Čau, čau, kā iet? Čau no Losandželes. Man šodien gribās kaut ko palasīt. Ir novembra beigas, ārā ir super silts Losandželesā. Un gribās palasīt kaut ko superīgu. Un tas ir, kāpēc ir jāattīsta Krišnas apziņa. Tad mēs neesam šie ķermeņi, bet garīgās dvēseles. Ķermenis ir laicīgs, bet dvēsele, dživatma, kas atrodas katrā ķermenī, ir mūžīga. Tad mēs esam mūžīgi. Katrai dvēselē ikvienam no mums ir mūžīgās, aktīvas, svētlaimīgas attiecības ar virsdvēseli, visaugstā dieva personību kungu Krišnu. Mūsu īstā dzīve nav šajā materiālajā pasaulē, bet gan garīgajā pasaulē kopā ar Krišnu. Pār garīgo pasauli valda Krišna. Tur viņam kalpo neskaitāmi kalpi, kuri visi ir pilnīgi tīri bhaktas. Visi viņi ir pilnīgas būtnes, kuru vienīgā vēlme ir iepriecināt Krišnu. Viņi ir pilnīgi brīvi no pasaulīgām vēlmēm, iekāres, alkatības un skaudības. Garīgajā pasaulē iten viss – zeme, koki, mājas, ūdens ir garīgs, sevi apzinošs un svētlaimīgs. Tur nav bēdu, bet tikai prieks, nevis pliekana neīsta bauda kā šajā materiālajā pasaulē, bet gan garīga svētlaime attiecībās ar Krišnu. Krišna kopā ar saviem bhaktām vienmēr veic dažādas brīnumainus darbus. Dziedāšana, dejošana, spēlēšana un mielošanās kopā ar visaugstā dieva personību ir mūžīgi svētki. Tās nesaprātīgās dvēseles, kas ir naidīgas pret Krišnu, nonāk materiālajā pasaulē. Šī materiālā pasaule ir kā cietums, kurā izcieš sodu, lai labotos. Saistītās dvēseles šeit cieš no atkārtotas dzimšanas un nāves 8.400.000 dažādos dzīvības veidos. Mājas ilūzijas ietekmē un neīsta lepnuma neprātā saistītā dvēsele iedomājas, ka ir laimīga. Pat, ja ir cūkas ķermenis, kas ēd izkārnījumus. No augstākās planētas līdz zemākajai šī pasaule ir pilnīgs ciešana okeāns. Krišna negrib, lai mēs būtu pūtu šajā materiālajā pasaulē. Viņš aicina mūs atgriezties un dzīvot ar viņu mūžīgi un laimīgi. Saprātīgie uzklausa Krišnu, kā viņš vēsta Bhagavad Gītu, kāda tā ir, un pūlas atrisināt atkārtotas dzimšanas un nāves problēmas. Viņi uzsāk garīgo kalpošanu, lai atmodinātu savu snaudošo Krišnas apziņu un atgrieztos mājās pie Dieva. Krišna mācīja Krišnas apziņu Kali jugā, kā visžēlsirdīgākais iemiesojums kunga Čeitaņas izskatā. Kungs Čeitaņa ieviesa sankirtāna kustību, kas ir visvienkāršākais un vispatīkamākais veids, kā saprast Dievu. Tas ir Kevalā Nanda Kanda, priekpilns. Krišnas apziņa nav garlaicīga, sausa rituālu reliģija. Krišnas apziņa nozīmē svēto vārdu daudzināšana, dejošana ekstāzē, Krišnas prasāda baudīšana, tikšanos ar svētiem bhaktām, kalpošana visaugstā dieva personībai dievības veidolā, dievības nepārspējamā skaistuma novērtēšanu, dziļu filozofijas izpratni, klausīšanos par Krišnas spējām un spēlēm un viņas slavas sludināšanu. Tā ir dzīve ar vienmēr pieaugušu prieku un galu galā tā aizved mūs līdz tam, ka mēs varam tieši redzēt Krišnu un runāt ar viņu. Krišnas apziņa ir pārbaudīta un autoritīva metode, ar kuru var sasniegt dzīves pilnību. Daudzi senāk ir gājuši šo ceļu, viņi attīrījās Krišnas apziņā un nonāca pie Krišnas lotas pēdām. Tie, kuru garīgais saprāts ir atmodies, novērtē kunga Čeitaņas doto nepārspējamo žēlastību un aicina mūs pievienoties viņa sankirtāna kustībai. Viņi pieņem Krišnas apziņu ļoti nopietni, apņēmušies nekad vairs nepiedzimt materiālajā pasaulē. Es kaut kur slīdu projām. Ar garīgo kalpošanu bhaktas attīsta visas labās īpašības. Viņi kļūst labestīgi, pacietīgi, pazemīgi, savaldīgi, lēnprātīgi un visiem patīkami.
Krišnas apziņa atrisina pat visas ekonomiskās, sociālās, politiskās, psiholoģiskās, filozofiskās un reliģiskās problēmas. Tas viss ir sīki aprakstīts Šrila Prabhupādas grāmatās. Tāpēc ikvienam saprātīgam cilvēkam ar visu sirdi un dvēseli būtu jāpieņem Krišnas apziņa. Tālūk. Es padomāju, ka vajadzēja man šo video ierakstīt, tāpēc, ka daudziem ir jautājumi, kāpēc es esmu pievērsusies Krišnas apziņai. Atbilde ir ļoti vienkārši. Katru dienu tu esi ļoti laimīgs. Vienalga, ko darītu, esmu vienkārši priecīgs cilvēks. Ja pirms tam bija visas kaut kādas ciešanas un nesaprašanās, tad tagad ļoti reti, kad tas vispār notiek. Kaut kādas ciešanas vai nesaprašanās, vienkārši dzīve ir fantastiska. Un tikai tāpēc, ka es esmu to pieredzējusi, ka dzīve no pilnībām ciešanām un drausmīga dzīve vienkārši, kāda man bija, vienkārši var nonākt tādā veidā, kad katru dienu ir vienkārši priecīga dzīve. Vienkārši, visu laiku gribās smaidīt. Tur vienkārši viss super, visu laiku. Un jau gadiem. Un tāpēc es uzskatu, ka ir vajadzība vienkārši palasīt par to un dalīties ar savu prieku. Jo es zinu, kāda ir bijusi atšķirība. Tad, kad bija senāk, bez Krišnas apziņas manā dzīvē, pilnīgas ciešanas, visu laiku nesaprašanās, smaga karma un tā tālāk. Bet tagad ir vienkārši fantastiska dzīve, kur iet uz augšu un augšu un augšu. Tāpēc tas ir ļoti nopietnas iemesls, kāpēc es gribu runāt par Krišnas apziņu, kādu viņi maina cilvēku dzīves. Cilvēku dzīves uz labo pusi maina cilvēku raksturus pamazām, neuzreiz un ne visu cilvēku. Cilvēks nevar mainīties vienā dienā. Bet vienkārši tas fantastiski redzēt, kā cilvēki, kur ir vienkārši apmaldījušies šajā dzīvē, paliek mierīgāki un priecīgāki un grib dalīties savā priekā citiem. Protams, sapratne šajā pasaulē par prieku ir dažāda, bet šī ir ilglaicīgais prieks. Ir dažādi veidi, kā mēs iziet ārā, tur padzērtu kaut kur, un mums liekas, tas ir priecīgi, bet nākamajā dienā mums ir paģirs. Tad tas ir bijis ļoti īslaicīgs prieks. Un šis prieks Krišnas apziņā viņš nebeidzās. Viņš nebeidzās. Nekad nebeidzās. Katru dienu ir vienkārši priecīga diena, lai ko arī tu darītu. Tāpēc, ka kalpo Krišnam. Tālūk. Labi, es gribēju par to padalīties. Es ceru, ka visiem ir labi svētki. Es gribu novēlēt jau priecīgus Ziemassvētkus. Tos, kurus es neredzēšu, un lai jums priecīgi katru dienu. Un es mēģināšu vēl ierakstīt kādus video, gan angļu valodā, krievu valodā un latviešu valodā par Krišnas apziņu un vispār par dzīvi. Varbūt par vēdām arī. Labi, čau, čau!